Šajā sērijā mēs stāstam tātad zirga kustība bez loka aizjūgā un kādas būtu tās pamata atšķirības, kas atšķir bez loka aizjūgu no loka aizjūgu un kā tā zirga kustība. Tātad pirmais šeit mēs redzam, mums ilkses ir tālāk un mums viņas vairāk tālāk nav uz priekšu savienotas ar loku, kā tas bija loka aizjūgā. Un šeit viņas atkal mums ir piestiprināts un nāk pie ratiem. Un līdz ar to mums arī ir savādāka visa sedulka. Viss tā tad ir vairāk ir aizjūgs sastāv no siksnām un kas ir piestiprināts jau pie ilgsīm. Un šajā aizjūgā mēs ar zirgu varam veikt straujākus manevrus, kas ir ļoti noderīgi tiem, kas vēlās braukt drivingā, sportā. Un vairāk nav šīs tradicionālās loka aizjūga ilgses, kas mums ierobežot zirga kustību. Pamatā zirga kustība uz priekšu paliek, mums ir tieši tāda pati kā loka aizjūgā, tas izskatās šādi, soļi. Tad zirgu mēs tieši tāpat arī izsūtam uz priekšu, soļos groži. Mums iet šeit caur diviem riņķiem, caur krūšu siksnes ir pirmais riņķis un otrais ir caur sedulkas riņķiem. Un tātad zirgam ir drusciņi arī ar grožiem, ir ierobežot visa šī īpaša kustība, jo groži mums nemainīgi ies tātad no trenzes, kas savieno mums pie zirga mutēļa un nāk augšā šeit caur abiem riņķiem un mums ir rokās. Tātad groži mums visu laiku iznāk, kad būs virs zirga muguras. Arī te ar tātad kustību uz labo pusi mēs šoreiz varam prasīt tātad vienmērīgi, tātad arī mēs tieši tāpat prasam ar labo puses grožiem vairākas reizes zirgam paprasot virzienu pa labi, kreisās puses grožus vienmērīgi tāpat pieturot, tātad zirgs veic vienmērīgi kustību pa labi. Par cik mums vairs nav loka aizjūga ilgses, kas ierobežot strauju manevru, mēs arī varam no zirga paprasīt strauju manevru šoreiz pa labi. Un tas izskatās mums šādi. Zirgs var brīvi izgriezt kaklu. Viņu vairs ilgses nesatur. Un viņš var soļos, mēs arī varam veikt, paprasot varēties strauju manevru pa labi. Un iztaisnojam zirgu kustībai uz priekšu. Tieši tādā pašā veidā mēs varam veikt tātad kustību pa kreisi. Atkal vienmērīgi mēs labās puses groži tiek pieturēt, vairākas reizes atsaucot vai paprasot zirgam, mēs zirgu griežam pa kreisi. Un mēs varam veikt šo kustību gan lielākā aplī, gan arī straujāk paprasīt, ja mums ir vajadzība. Tātad straujāk mēs arī labās puses grožus pieturam un mēs varam zirgu vairākas reizes atsaucot, veikt strauju kustību un apbraukt ātrāk kādu šķērsli, ko mums vajag. Un tad mēs zirgu mierīgi un zirgam netraucē vairāk ilgsis no loka aizjūga, netraucē loks, netraucē sakas, kas ir uz kakla, un zirgs var droši griezties gan pa labi, un mēs uzreiz varam, ja ir vajadzība, zirgu griezt atkal pa labi, pieturot, un strauju kustību mēs arī zirgu varam griezt pa kreisi. Griežot zirgu pa labi, pa kreisi, straujā kustībā, ja mums ir platas ilgsis, kas ir paplatināts speciāli šādam, lai netraucētu manevru, mēs zirgam netraucējam kustībā, viņam un ilgsis, viņam nespiedīsies ne pie sāniem, ne arī pie aizmugura šeit arī pie ciskām. Ja mums ilgsis ies šaurākas, viņas būs, un zirgam spiedīs, zirgs tik strauju kustību nevarēs veikt, viņam būs grūti un nepatīkami, un ja vienreiz zirgs būs saskāries ar nepatīkamām izjūtām pie straujiem manevriem, otrais viņš īpaši labprātīgi to negribēs darīt. Soļi. Un arī rikšu izsūtīšana ir tieši tāda paša, visa kā loka aizjūgā. Rikši. Un zirgs uzsāk strauji rikšu. Un paprasam soļus,
soļi, soļi, soļi. Un zirgs aiziet soļus. Stāvi. Un arī bez loka aizjūga atpakaļgaitas prasīšana ir tāda pati kā loka aizjūga. Atpakaļ. Atpakaļ. Labi, atpakaļ. Malac. Un kustība uz priekšu. Stāvi.